Labvakar! Čau, Māra! Vakar. Prieks jūs atkal redzēt. Paldies, Aldi, ka tev bija iespēja pievienoties mūsu HIV bez tabū ar Andri un Māru podkāstā. Mēs varētu parunāt tālāk joprojām par līdzestību. Un tas ir tāds vārds, ko mēs ikdienā iespējams vispār nelietojam. Un varbūt tu varētu pastāstīt, ko tad patiesībā nozīmē līdzestība. Līdzstība, ok. Tas ir ļoti interesanti. Uz tā kabineta plāksnītes arī rakstīts līdzstības kabinets, un cits lasa un izlasa kaut ko aplamu un saka, ka tas ir līdzjūtības kabinets. Un tad es saprotu, man ir bijuši cilvēki, kāda līdzjūtība, līdzjūtība tur nekāda neizsaka. Tātad līdzstība es neskatīšos un nemēģināšu atcerēt precīzas definīcijas, kā zinātnieki to definē, bet ir pavisam vienkārša lieta. Tātad šajā sakarā ar HIV līdzestībā ir iesaistīti trīs cilvēki. Tātad infektologs, pacients un viņa terapija, antiretrovirālā terapija. Un tātad tas ir kā tāds noslēgts aplis, kurš nedrīkst nevienā posmā pārtrūkt. Pacientam jānāk pie ārsta, ārsts izrakstīs pareizu terapiju, pareizā terapija jālieto, un tā tas riņķis iet riņķī. Tā tad ir tā līdzestība. Būt līdzestīgam nozīmē būt disciplinētam un izpildīt ārsta norādījumus. Ārsts savukārt sniegs labāko terapiju, izrakstīs labāko terapiju, kas tam konkrētam cilvēkam nepieciešams. Un viņš, protams, aizies uz aptieku, paņems savus zālītes un katru vakaru viņas vai katru rītu, kā nu kurš to ir iesācis, izdzers. Bet līdzestība faktiski nav tikai par to, ka ir pareizi dzert zāles. Ja es pareizi saprotu, tas nav tikai par zāļu dzeršanu, tas ir faktiski par sadarbību. Un tu droši vien esi saskāries, nevis droši vien, bet tu saskaries ikdienā ar šo jautājumu. Kāpēc ir svarīgi sadarboties ārstam ar pacientu? Kas ir tas pats būtiskākais šajā sadarbībā? Nu, tāpat kā mēs esam katrs individuāls cilvēks, katram ir savs kaut kādas individuālās iezīmes un tā tālāk. Tieši tāpat arī šajā jomā HIV pozitīvs cilvēks arī ir indivīds, un viņam ir vajadzīga nevis kaut kāda universāla pieeja, bet pieeja tīri individuāli, izejot no viņa veselības stāvokļa šajā jomā. Es domāju, šobrīd HIV jomu, un, protams, tā sadarbība ar ārstu ir vajadzīga. Ir vairāki mums centrā, infektoloģijas centrā, nav viens ārsts, ir vairāki ārsti, dažādā laika posmā 5, 4, 6, kā nu kuru brīdi. Tieši infektologi, kur nodarbojas ar HIV pacientiem, un pacientam ir tā ideālā iespēja atrast konkrēti savu ārstu. Ja kāds ārsts viņu neapmierina tādu vai šādu apstākļu dēļ, viņam ir iespēja aiziet pie cita ārsta un saņemt tieši to pašu palīdzību, kas viņam ir nepieciešama. Es gribēju vēl pajautāt, līdzestība, tas vārds, tas neatiec tikai uz HIV, vai ne? Tas ir vispār tā kā. Tas ir vispār pieņemts tāds termins, kas ir domāts absolūti jebkurai diagnozei. Nu, piemēram, sirds slimniekiem taču ir pēc kaut kādām operācijām vai vienalga, kā viņam ir jālieto konkrēta terapija, lai viņam uzlabotos, piemēram, asinsspiediens un tāpat cukuru diabētniekiem arī ir jāzina savas lietas un jāsadarbojas ar ārstu. Precīzi jāizpilda ārsta norādījumi. Ja kādas terapija nav laba viņam, ja tur ir blaknes vai kas, tad tas ir jāsaka godīgi ārstam un tiek piemeklēt cita terapija. Bet es gribēju vēl pajautāt, sanāk, mēs visi esam cilvēki, vai ne? Un tas ir pilnībā nereāli, ka es varētu tagad sakot visam, ko tas doktors man teiks. Tieši ar HIV zālēm, vai ir kaut kādi tie, es nezinu, procenti, vai cik tad es drīkstu kavēt, un es joprojām skaitos baltajā sarakstā. Nu, neiedzer tās zāles. Es kaut kur aizmirstu, kaut kur aizbraucu, kaut kur bišķiņi iedzeru. Nu, zin kā, viss, kas gadās dzīvē. Jā, viss, kas gadās, zāles ir jālieto. Zāles ir tā saucamās ilglaicīgās iedarbības zāles, kas strādā 24 stundas tieši, bet, protams, viņas strādā nedaudz ilgāk. Un tātad
ir tas labākais rezultāts sasniedzams tad, ja tās zāles tu dzer konkrētā laikā. Šie te stāsti par es aizmirsu, es aizbraucu, man nebija līdzi, tādi ir dzirdēti neskaitāmas reizes, un nekāda problēma nav savus 3 vai 4 tabletītes ielikt somā. Ir sevišķi tiem jauniem cilvēkiem, kas nezin, viņa diena sākas darbā, pēc tam viņam ir kaut kāds uzsiņš, viņš nezin, kur viņam nākamais rīts pienāks, ir mēdz būt tādi cilvēki. Tad nav grūti kaut kur somā kaut kādā stūrīti ielikt mazu futurālīti ar savām 4-5 liekām tabletītiem, lai tās vienmēr būtu klāt. Tā kā, bet par to pārtraukumu runāt, redziet, es negribētu runāt un teikt, ka tas ir labi. Neizdzer 2 dienas, tad iedzer dzīvē, gadās visādi. Ja? Bet nedrīkst to iedot kā tādu noteikumu, es taču varu to neiedzert. Ja? Tad tas process aizies daudz slidenākā ceļā. Bet šitajā situācijā kā tu var veidot, kā tu, kā līdzestības kabineta koordinators, kā tu tiem cilvēkiem vari palīdzēt izveidot šo ikdienas zāļu lietošanu kā ieradumu, faktiski, kas jau ir kā refleks, kas ideālā situācijā būtu, jo skaidrs ir, ka HIV ir mūža ilga terapija vai nepieciešama, lai cilvēks veiksmīgi un puslīdz laimīgi iespēju robežās dzīvotu. Kādā veidā var panākt to, ka tas kļūst par ieradumu šīs terapijas lietošanu katru dienu? Tur ir dažādi aspekti. Tur ir, pirmkārt, es pievēršos to, jo daudz cilvēku baidās uzsākt terapiju, apzinoties, ka tā būs mūža terapija. Pirmkārt, es to salīdzinu, tātad šajā laika posmā jau HIV ārstniecība ir tādā līmenī, ka cilvēks izdzerot savu 1 vai 2 tabletītes, cik viņam ir jādzer, konkrēti ārsts ir izrakstījis, viņš var uzturēt tādu dzīves ritmu un pat dzīvi ilgi, salīdzinot ar tiem pašiem cilvēkiem, kas viņam blakus nāk pretī pa ielu, kuri nav HIV pozitīvi. Tas ir viens aspekts. Nākamais aspekts, es mēģinu iestāstīt tā, ir ļoti grūti pieņemt to, ka uz šo brīdi tā joprojām ir mūža terapija. Bet nākamais, ko lai dara cilvēks, kam ir cukru diabēts? Viņam ir daudz grūtāka dzīve. Viņam arī tā ir mūža terapija, bet viņam katru rītu jātaisa tie saucamie stripi vai jātaisa analīzes, jāsako savam cukuru līmenim līdz. Un ja viņš to tai dienā neizdarīs, tad vakarā viņš jau būs komā vai būt citos medību laukos. Šeit tas nenotika tik ātri, un šitas te ir tas, kas cilvēkiem atļauj nonākt uz slidenā ceļa. Es jau šodien neiedzēru to zāli. Nekas jau nenotiks. Jā, nenotiks, patiešām nenotiks. Ja? Bet vai ir iespēja arī, iesaistīt kaut kādus tuviniekus, radiniekus, draugus, lai tie sekot līdz tā pacienta līdzestībai? Par šiem gandrīz 8 gadiem tur strādājot, es esmu tāds brīnums redzējis, ka tiek iesaistīti pieaugušiem cilvēkiem, kas jau tuvu pensijas vecumā, mātes, kuras ir vēl vecāks, kuras nesaprot. Situācijas ir dažādas. Protams, katram cilvēkam ir jāizvēlās, ko viņš vēlas piesaistīt. Viņš var elementāri sev piesaistīt mobilo telefonu, kas viņam ir, un ielikt zvanu. Viņš var nopirkt aptiekā mazo šālīti, kur ir 7 dienu necaurumu. Es bišķi savādāk domāju, vai tas palīdz, ja tos radiniekus iesaista? Pirmkārt, radinieks var iesaistīt tikai tad, ja viņš pats piekrīt, jo nevienam radiniekam bez viņa izpausmes netiks pateikts, kad jūsu dēlam vai meitai ir HIVs. Tad, kad viņi atnāk kopā, mēdz dažādi atnāk vīrs ar sievu, atnāk dēls ar māti un tālāk. Pirmais jautājums ir tam HIV pacientam. Es pajautāju, vai šis cilvēks, kas jums ir atnācis līdzi, drīkst šeit uzturēties, jūs tam piekrītat, un tikai tad mēs sākam sarunu. Jā, ļoti bieži tas otrs cilvēks zina daudz mazāk kā tas pats pacients, tas jau kaut ko ir salasījis un zina.
Nu, tad ir jāizglīto tā māte vai tā sieva vai tā pretējā pusīte. Un tad, viņam ir jāizvēlās, kā tad būs tā dzīve kopā, būs ilga, vai tā dzīve kopā nebūs tik ilga. Tāpēc, ka var notikt visādi. Tādā veidā, viņiem ir jāizvēlās. Tajā gadījumā, ja nāk līdz tā māte vai tā sieva, tad viņiem ir arī jāizdara izvēle. Vai viņi palīdzēs, vai viņi noturēs viņu, vai viņi katru vakaru atgādinās iedzert zāles, lūdzu, vai laicīgi pieraksties pie infektologa, jo tev savu 3 mēnešu porciju sāk beigties. Tad viņi uzņemas daļu pacienta atbildību un kļūst līdz atbildīgi. Es gribēju pajautāt, tomēr, kā tad ir, cik tad es drīkstu izlaist tās zāles? Es visu saprotu, ka man jādzer un tā, bet, sanāk izlaist. Un tad varbūt es jau esmu izlaidus 2 dienas vai 3 dienas, un tad atkal sāku dzert un atkal kaut ko izlaižu. Cik man īsti ir jāiedzer? Vai ir kaut kāds, varbūt, cipars vai pētījums vai kā? Māra, tagad es pateikšu to savu ievadu, ko es jau kādreiz gribēju teikt, ka tu tagad esi intervētājs lomā, bet tu šo jautājumu ļoti labi zini, un tu zini no visām pusēm, jo tu ilgu laiku biji mani kolēģi, un tad tu biji dekrētā, un tad tu aizgāji, tad atkal tu atgriezies, un mēs ilgus gadus esam strādājuši kopā, un tu ļoti labi zini. Nevar, vienkārši man neļauj ētika, vai kā to saukt, pateikt. Baigi labi, ka tu neiedzēri to zāli. Tādā veidā tam cilvēkam tie groži palaižās vēl vaļīgāk. Viņam jau tā ir viņi drusku vaļīgi. Nē, ir reglaments, zāles jādzer tā. Ja tev tas ir iznācis tā, neviens tev neņems siks un pieauguši cilvēku nepērs, Tā var būt kādreiz. Varbūt tā, ka viņš pat tiešām aizmirst. Varbūt nākamais variants, kas ir sliktāks, viņš iedzer zāles, apgriežās pēc 5 minūtēm, kaut ko dara un aizmirst, ka viņš ir iedzēris zāles. Un tu, es iedzēru zāles vai es neiedzēru. Arī tā mēdz būt. Nē, netiek neviens nosodīts, bet tajā pat laikā netiek arī mūsu kabinetā proponēta tā lieta. Baigi labi, nekas jau nenotika, tu neiedzēri 3 dienas, nekas jau nenotika. Ne, tā nevar. Tad cilvēks atlaiž vēl vairāk grožu. Ir jābūt kaut kur. Ja viņš ir nonācis līdz tam kabinetam, tad jau kaut kas nav īsti riktīgi bijis. Un tad tās skrūvītes mazliet tā kā vajadzētu piegriezties. Tu tieši minēji, es strādāju tiešām tur, un tad es atceros, ka man pašai gadās arī dažādas vitamīnas vai zāles kaut ko iedzert nelabi. Tās kastītes ļoti palīdz, tas ir viens. Jā. Bet otrs bija, ka 95% no zālēm jāiedzer, lai viņas būtu efektīvas, HIV medikaments vai ne? Un es kādreiz rēķināju, ka tas sanāk no mēneša 21 diena. Kad tā kā, vai tas būs pareizs aprēķins? Man ir grūti pateikt, es neesmu sekojis šādiem aprēķiniem, es neesmu redzējis nevienu tādu pilnīgi zināmu, kā teikt, apliecinātu pētījumu, ka tas tā ir. Bet te ir jautājums tāds, kāpēc vispār tas ir jāpieļauj, jo šeit tas arī netiek īpaši, tas tiek uzsvērts mūsu klientiem, mums pat ir nodaļa tāda par alkoholu un HIV zālēm. Te varētu būt runa tiem cilvēkiem, kas pārāk daudz iedzer alkoholu, un tad viņiem aizmirstās tās zāles iedzert, Parasti jau mēs zinām to, ka mēs lietojam kādus medikamentus, tas alkohols galīgi neiet, šeit ir gluži pretēji. Tas absolūti atkal nenozīmē, ka baigi forši ir iedzert un proponē alkoholismu kā tādu, bet šeit tas attiecās uz tādu jautājumu, ka tu vari iedzert alkoholu vairāk vai mazāk, tu vari piedalīties tusiņā, tu ar visiem vari tusēt un sēdēt bārā un tā tālāk. Tikai lūdzu neaizmirst iedzert savas zāles. Un no tā, ka tu lieto terapiju, tavs reibums nebūs ne lielāks, ne mazāks, tieši tāpat kā tavas pokas nākamā rītā nebūs ne lielāks, ne mazāks ar tām zālēm vai bez tām zālēm. Šeit ir tas. Nezinu, varbūt varētu būt arī kaut kā pielaidīgāk, atrodot kaut kādus pētījumus, kas to apliecina, bet es uzskatu, ka tas nav lieku reizi jāprovocē tādas lietas, pret kurām
mēs paši tomēr beigās cīnāmies. Jā, ja mēs esam nonākuši līdz šim brīdim, tad gribās, vai faktiski mēs varam secināt, ka līdzjūtība ir tāds komandas darbs, kur piedalās faktiski pats pacients un ārstu komanda un laboratorijas komanda, kas visu kontrolē, lai tā pacienta ceļš cauri vai kopā ar šo saslimšanu būtu iespējami veiksmīgs. Paldies tev, Aldi, par šo informāciju, bet mums būs vēl kādu reizi ar tevi jātiekās, jo mums vēl ir vairāk jautājumu, kas ar Māru, kurus mēs gribētu ar tavu palīdzību noskaidrot, un kurus faktiski, kuri ietekmē līdzjūtību un līdzjūtības rezultātā, kādu rezultātu mēs varam sasniegt. Līdz ar to šovakar es gribu tev teikt paldies. Es gribu teikt paldies arī Mārai. Es gribu arī teikt paldies tie, kas ir ar mums kopā pavadījuši šīs minūtes. Un šis ir tas brīdis, ka jūs varat uzrakstīt komentāru, varat uzrakstīt jautājumu, varat uzlikt laiku šim mūsu mazajam video stāstam un varat padalīties savā burbulī, lai par šiem jautājumiem pēc iespējas vairāk uzzinātu jūsu draugu, kolēģi, radi un paziņas, un tādā veidā mēs pēc iespējas vairāk spētu palīdzēt cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, un palīdzēt cilvēkiem tiem, kuriem nedzīvo ar HIV, un lai viņu dzīve nesaistītos ar šo saslimšanu, kura ir mūža ilga, un terapija ir jālieto mūža ilgi. Paldies jums abiem, mīļie kolēģi, un tiekamies atkal nākamajā epizodē. Paldies jums, jā, un es sapratu, jālieto katru dienu bez kompromisiem. Atā! Atā!